starptautiskām organizācijām ir dažādas mājas, dažādas valstis, dažādi līmeņi, pat dažāds valstu daudzums, kas ir vai nav pievienojis, piemēram, starptautiskai krimināla tiesai, nepievienojas Amerika, Krievija, Ķīna, daudzas citas, bet tas būtu ANO ietvars. Tas būtu tas godīgais, lielais, visu valstu ietvars. Jo, piemēram, ja Eiropas padome uzņemtos šo struktūru, lieliski Boris mums aprakstīja, kā to varētu attīstot starptautiskās tiesības, tā un tā, bet tā jau izklausās no malas tik un tā aizmuguriska tiesa, jo Krievija jau ir izstājusies. ANO, Krievija ir iekšā. Tad liktos loģiski, ka tieši ANO tad varētu būt tā vieta, tas kaunastaps, pie kā Krievija saukt pie atbildības. Varbūt negluži. Jo ANO ir valstu organizācija, un šīs valstis, kā mēs redzam sākumā runājam, ir ļoti atšķirīgas un dažādas, lai tur par kaut ko tādu vienotos un arī, lai drošības padome šīs lietas varētu apstiprināt, nav gandrīz nekādu variantu. Proti, drošības padomē pašai Krievijai ir veto. Bet arī paskatīsimies tā pati cilvēktiesību padome, ko tu pieminēji. Ženēvā. Man liekas, pagājuši gadu, ja es nemaldos, varbūt šogad laiks tik ātri iet, ka nevar atcerēties, kurā brīdī tas ir. Respektīvi bija mēģinājums izskatīt ziņojumu par Ķīnas nodarījumiem Sindzans provincē. Nevarēja, tāpēc, ka Ķīnas ietekme ir tik liela globāli. Daudzās valstīs Ķīna ir lielākais tirdzniecības partners un ir citas saites. Un šajā cilvēktiesību padomē nav visas ANO dalībvalstis. Tur ir vēlēts valstis, noteikts valstu skaits. Un šis valstu kopums nevarēja vienoties pat izskatīt šo ziņojumu tikai tāpēc, ka Ķīnas ietekme bija pārāk liela. Savukārt, ja mēs atgriežamies pie Eiropas padomes un šīs lietas, pat, ja Krievija nav Eiropas padomes dalībvalsts, tiek radīt precedents, kur var izskatīt un analizēt šos noziegumus. Jautājums ir, kāds tad beigās būs iznākums, bet svarīgs ir pats šis analīzes un nozieguma dokumentēšanas process, kas notiek konkrētās starptautiskās organizācijas sistēmā. Un tas paliek, kā saka, vēsturei dokumentos. Un brīdī, kad varbūt būs labvēlīgāk apstākļi, varbūt varēs arī nonākt pie tiesāšu, bet ir jau arī, citi piemēri. Tur gan tie nebija tik lielā mērā jūtīgi šīm lielajām ANO drošības padomes dalībvalstīm, konkrēti Krievijai vai Ķīnai. Ir tikuši izveidot visādi speciāli tribunāli. Ruanda, Pistās, valsts. Jā. Bieži Dienvidslāvija. Var sakot, tā kā ir, kā Boris pareizi teica, ir, vai ne, starptautiskās tiesības dzīves, vai ne. Un viņas ir vērts attīstīt. Un arī atgriežoties pie tā jautājuma, ko tu raidījuma sākumā uzdevi, Latvijas prezidentūras laikā, un mēs varēsim ar līdzīgi domājušām valstīm virzīt šos jautājumus Eiropas padomes darba procesā, respektīvi, vai visos jautājumos mums izdosies nonākt pie kaut kādiem kopsaucējiem, bet svarīgi ir, ka mums ir dota iespēja, un arī mūsu ārlietu ministrs vadīs tā kā ministra komitejas darbu, vadīs sēdes, un sagatavojot šīs sēdes, Latvija kopā ar citām līdzīgi domājušām valstīm faktiski virza tos jautājumus un mēģina panākt vairākumu piekrišanu. Viss ir atkarīgs, cik mēs skaļi to spēsim, bet, Boris, tur ir viena interesanta detaļa, ko es domāju, ja Eiropas padome būs ietvars tai Krievijas tiesāšanai, labi, forši, vismaz tiesā. Bet, piemēram, Nirnbergas tribunālā viens stulbums bija, ka tur nesēdēja Hitlers pats, viņš vienkārši nošāvās. Un tie bija tiesāšana, bija par pašu agresijas faktu, protams, arī par holokaustu un daudziem citiem noziegumiem. Eiropas padomes tā cilvēktiesību konvencija runā par cilvēka tiesībām. Tātad Putinu kā agresijas veicinātāju tiesāt Eiropas padomē
īsti nevarēs, jo tas ir agresijas akts. Varēs tiesāt par Krievijas ļaunumu pret konkrēto nogalināto, ievainoto, pazemoto, kaut kur nozagto bērnu vai civiliedzīvotāju. Vai es pareizi saprotu, ka izvēloties vai varbūt pat ekvilibrējot ar vairākiem formātiem, principā mums jāsaprot, ko varēs likt uz tiesas galda iztiesāšanai un ko, diemžēl, nevarēs. Pirmkārt, runa ir nevis par kaut kādu mehanismu, ko izveido pati Eiropas padome, bet kur Eiropas padome aktīvi piedalās kopā ar citam starptautiskām organizācijām un citam valstīm. Jo faktiski mēs vēl joprojām dzīvojam tajā Vestfāles pasaulē, kur suverenitāte pieder valstīm. Un tāpēc mēs visu laiku runājam par līdzīgi domājošiem valstīm. Jums ir pilnīga taisnība, ka šobrīd no tiem 4 starptautiskiem noziegumiem agresijas noziegums nevar tikt izskatīts neviena eksistējuša tribunāla. Tas paliek ārpus gan starptautiskas krimināla tiesas, gan cits. Un tieši tāpēc runa par nepieciešamību izveidot to jaunu tribunālu. Bet redzēt, Gins izsmeļoši atbildēja no diplomāta viedokļa. Es gribētu drusciņi papildināt no juridiska viedokļa. Jo, protams, kā darbojas tā starptautiskā cilvēktiesību sistēma un liela mēra starptautiskas tiesības vispār. Ir kaut kāda konvencija, ja valsts izvēlas pievienoties šai konvencijai, valsts uzņemas kaut kādas saistības un tad tas jāpilda. Piemēram, gadījums ar šo mūsu spēju it kā pievienoties, bet neratificēt politiski iemeslu dēļ Stambulas konvenciju. Nē, tur nevar tā. Pievienoties, nozīmē pievienoties. Mēs negribam uzņemties šādas saistības, tāpēc mums formāli kādu starptautisko saistību attiecību uz cīņu pret ģimenes vardarbību nav. Tas tieši tāpēc, ka valstis joprojām ir suverēnas, neviens šādas saistības nevar uzspiest no malas. Pati valsts to nevēlas. Bet ir izņēmumi, ir tā saucamas jus cogens normas, starptautiskas tiesības. Tas ir normas, kas ir obligāts visiem, neatkarīgi no kaut kādam ratifikācijām vai vēlmēm, jo, piemēram, Dienvidāfrika tur apartīda laika nav parakstījuši nekādas konvencijas, bet vienalga to sodē un diezgan bargi sodē tieši par to, ka apartīds ir tāda, jus cogens normu pārkāpums, tas ir, un agresīvs karš un tie masveida civili iedzīvotāju nogalināšana un tā tālāk, tas ir tas jus cogens normu pārkāpšana. Tāpēc nekāda ratifikācija no Krievijas puses nav nepieciešama, jo te tiešām formāli nav piemērojama Eiropas cilvēktiesību tiesas procedūra, jo Krievija izstājas no konvencijas, tika izslēgta no padomēs un vairs tas saistības neatiecas. Bet tā, ka Krievija vēl pastāv kā starptautiskā tiesību subjekts, tad jus cogens normas arī attiecas uz to un par šo normu pārkāpšanu Krievija var un vajag sodīt. Vienkārši nav attiecīga mehānisma. Es negribu būt ļoti ironisks un ļauns, bet principā snāk, ka Krievija arī no tā varētu izvairīties, ja, piemēram, Ukrainas kara rezultātā viņas sabirst un nav vairs tādas Krievijas. Ir daudz visādas valstiņas tajā teritorijā. Kad mēs runājam par Krievijas atbildību, ir pilnīgi skaidrs, ka pirmkārt mēs domājam konkrētu personu atbildību. Ja kāds tur paspēja nomirt savlaicīgi, tā ir viņa lieta, gan jau Ellē viņam būs savu vietiņu. Jā, bet tā nav viena cilvēka vaina, jo, diemžēl, ir tās sankcijas un ir visi tie saraksti, un kopumā mēs varam novērtēt, un mēs zinām, kas ir vainīgs, un varam novērtēt katra cilvēka vainas pakāpi, un, kā Gins teica, tas reģistrs, tas arī var palīdzēt. Tā kā faktiski valsts, it kā valstī jāmaksā tās reparācijas un tā tālāk, bet galu galā valsts nauda ir arī visu to valsts pilsoņu vai iedzīvotāju nauda, tā ka konkrēti cilvēki ir atbildīgi par tiem noziegumiem, ko viņi ir veikuši vai pieļāvuši. Un karā nevar būt tā, ka tikai Krievija pieļāva noziegumus un Ukrainas pilsonis, kaut kas pēc kara nāks gaismā arī, kā visdrīzāk pierādām fakti, arī par Ukrainas kā valsts, viena Ukraiņa kā pilsoņa noziegums. Ja būs tāds tribunāls, tajā, lai cik šausmīgi nebūtu, ka Krievija uzbruka Ukrainai un mēģināja iznīcināt viņu kā teritoriju, faktiski taču ir jātiesā arī Ukraina, lai tiesiskums būtu
vispārējais, ticams, akceptēts un kā. Mums vienkārši tas sev jāapsaka, un arī Ukraiņiem jāapsaka, ka viņi cīnās par Krievijas iztiesāšanu pēc kara. Bet, principā, pašiem arī atsevišķos gadījumos būs jāuzņemās līdz vaina, lai cik tas absurdi, kā sākumā skanētu. Mēs, pirmkārt, nesteigsimies, mēs šobrīd nezinām, neesam redzējuši, nav nekur fiksēts, ka Ukraiņi būtu šādas noziegumus pastrādājuši, bet tas jau ir vispārējais princips. Jā. Tāpēc jau ir konvencijas, ir noteikumi, vai ne tā pati Ženēvas konvencija un citas, kur valsts, kas tām ir pievienojušās, mēģina noteikt zināmas spēles noteikumus, arī kara apstākļos. Līdz ar to, ja kara apstākļos kāda no pusēm pārkāp šīs vispār atzītās normas, tad loģiski noziegumam var sekot sots, bet tā kā es teiktu, un to jau mēs nevaram, teiksim, pārmest Ukrainai, ka viņa būtu gribējusi, ka viņa būtu gribējusi kaut ko tikai pret Krieviju. Tā kā es teiktu, Labi, neskrienam. Es tikai gribēju šo aspektu tā kā pamanīt, bet principā konfliktā vienmēr abas puses ir iesaistītas. Nē, tā arī nav. Juridiski es izteiktos savādāk piedotāns. Labi, man jau tieši to vajag. Šeit ir tāda starptautiska tiesību liela sadaļa humanitāras tiesa. Starptautiskas humanitāras tiesības. Faktiski, tie ir kara noteikumi. Ir tā virkne to Ženēvas konvenciju, kas pastāvīgi attīstās, un ir daudzas lietas, kas ir aizliegtas. Ir arī zināma kritika un pārmetumi un apsūdzības arī pret Ukrainu. Piemēram, visizplatītākais tās gūstekņu nošaušana. Ir kaut kādi video, kanālus, gan attiecībā uz Krieviju, gan uz Ukrainu. Nesen bija publicēts Human Rights Watch ziņojums, bija arī Amnesty International ziņojums, kur tika konstatēts, ka no Krievijas puses tur ir daudz vairāk tādu gadījumu, bet ir fiksēti arī gadījumi no Ukrainas. Emociju uzplūdā. Tie emocionāli, tu vari saprast. Bet aizvien tie ir noziegumi. Ienaidnieks tur atnāca uz tavu zemi, nogalina tavus tuviniekus, un es emocionāli sapratu, bet tomēr pārkāpums ir pārkāpums. Un ir ļoti interesanti paskatīties uz reakciju. Kad Krievija uzdod šādus jautājumus, tur atbild ir ļoti vienkārši. Tā nevar būt. Tur Krievu zaldāti mūsu militaristi vienmēr nevienu neaizvaino, viņi tur bērnu saistāv un pilnīga propaganda tur. Ukraiņa saka, mēs izmeklēsim šo situāciju, pagaidām neko neteiks. Tas ir tas, kā demokrātija vajadzētu rēģēt. Protams, es varu iedomāties, ka Ukrainas izmeklētājiem un prokuroriem ir daudz ar ko nodarboties. Un es godīgi saku, tas nesekoju tiem rezultātiem, vai kāds bija sodīts, vai ja kāds patiešām bija konstatēts, ka bija līdzīgi pārkāpumi. Jā, sodi iekšējie valstī ir notikuši. Bet faktiski tas, lai izmeklētu tas starptautiska humanitāru tiesību pārkāpumus un sodīt vainīgus, nevajag nekādas starptautiskas tribunāls. Tā ir iekšējā tieslietu sistēmas uzdevums. Un Ukraina vairāk kārt uzsvera, ka viņi grib būt īsta demokrātija. Un es to ļoti labi sapratu. Viņi arī ļoti labi saprot, ka viņus atbalsta visā pasaulē lielā mērā tieši tāpēc, ka viņi grib būt demokrāti. Ka viņi neuzvedas tā, kā uzvedas Krievijā. Tāpēc jau visā pasaulē ir kopā ar Ukrainu, nevis ar Krieviju. Un Krievijā pārkāpj tas. Un tāda, ka agresijas noziegums, protams, to nevar pārmest Ukraiņu. Viņa aizstāv savu teritoriju. Tā kā šeit un galu gala karš notiek Ukrainas teritorijā, un tur civili iedzīvotāji cieš tieši no Ukrainas puses. Tad vēl viena lieta, ko es gribu pieskarties, tas ir tas jautājums par precedentu. Mums patīk, ka ir precedenti. Mums patīk, ka mēs attīstīsim līdz ar šī kara iztiesāšanu vispār starptautisko tiesību izpratni, ko mēs varam, ko nevaram. Bet vārds precedents ļoti bieži biedē lielvalsts. Un kaut vai tas pats piemērs ar ANO sistēmu, kurā Amerika gadiem nav pievienojusies, atzīst, ka tāds pastāv. Arī, starp citu, Ukraina nav pievienojusies starptautiskajam krimināla tribunālam Hāgā. Gluži vienkārši tāpēc, ka
gadījumos, ja ir šī militāra agresija, kur dažreiz nonāk aizstāvoties, dažreiz arī uzbrūkot, militāra operācija ietvaros, piemēram, Irākā Amerika gāja iekšā ar savām kaut kādām interesēm un attaisnojumiem. Okay. Bet tātad jautājums tāds, kuras valstis ir, piemēram, beidzoties Otrajam pasaules karam, tās, kas vinnēja karā, tiesāja tos, kurus vinnēja. Ļoti vienkārši pie galda. Vieni bija advokāti un prokurori un izvirzīja apsūdzības Vācijai. Vai ir kaut kāds valstu kopums pie šīs situācijas, kuras pievienojās pilnībā sistēmai, pilnībā atzīst, ir pilnībā demokrātisks, un sanāk, ka demokrātijas citadela Amerika nebūtu tā īstā, kas tur sēdētu, jo viņa pati tā kā tādas ķiršu kūciņas izvēlās. Tikai tur, kur es gribu pievienoties, un tur, kur man nav izdevīgi ilgtermiņā, tur es arī nepievienošu. Bet šoreiz pēc šiem principiem, ka mēs nepievienojos un nepiekrīt, tiesājam Krieviju. Tad sanāk, paklau. Tas taču ir kā minimums dubultie standarti. Piedod, es zinu, ka diplomātam laikam sarežģīts šo atbildēt. Tagad tu esi pētnieks. Nē, tieši diplomātam viegli, jo tas ir viņa darbs. Atbildēt uz šādu jautājumu. Es teiktu tā, amerikāņi ir liela vara. Jā, protams. Viņi daudz ko nosaka, bet viņi arī savu iekšpolitisko apsvērumu dēļ ir principi, kurus viņi nevar pārkāpt. Un tā kā amerikāņi ir bieži gadījumi, kad ir pieļauts lielas kļūdas, gan Vietnamas karš, gan citur. Bet viņi nevar pieļaut situāciju, ka amerikāņu karavīrus tiesātu kāds cits. Ja viņi uzskata, ka ir izdarīti, ir kāda nozieguma pastrādāt, tad to var iztiesāt tikai Amerikā. Viņi nepieļauj vispār iespēju, ka varētu kāda cita ārpus Amerikas esošas. Bet piekrīt, ka izejot no šī principa, ko var arī, protams, cienīt. Mēs ticam, ka Amerika ir demokrātiska valsts, un viņi tiks galā ar saviem kara noziedzniekiem, kas ir Amerikas pilsoņi. Ja tādi ir. Tik tālu jau mēs laikam atbalstam. Bet izejot no šī principa, sanāk, ka tie paši puiši saka, nē, bet citas valsts kaut kādus pārkāpumus mēs tiesāsim pēc starptautiskā tribunāla principiem. Un tas liekas tāds, kaut kā pagaida, puiši. Tad, es nezinu, tās valsts, kas pievieno šiem pilnībā visām normām, tās tad esiet tie advokāti un apsūdzētāji, ne? Mums vienkārši tik dažādas viņas ir tās valstis. Nē, tomēr starptautiska krimināla tiesa nav tā tiesa, kas aizvieto nacionālu tiesu. Jā. Jo tomēr parasti tur sauc pie atbildības valstu vadītājus. Un faktiski šī tiesa ir vajadzīga tieši tad, kad nav iespējams nacionāla līmeni noteikt un notiesāt visus vainīgus. Un attiecībā uz to, ASV bija ļoti aktīva, ļoti daudzas konfliktas, un mēs zinām, ka ANO, kā Gins pareizi teica, šī lieta ir diezgan politizēta, un mēs redzam, ka, piemēram, cilvēktiesību padome var tikt ievēlēts tādas valstis, kā Irāna, piemēram, bet ASV nē, jo ASV nedabūs balsis pietiekoši. Jo tas tieši no tā ASV arī baidās. Bet visas valstis mainās, ASV arī mainās. Jo gan Irāna, gan Afganistāna bija ļoti laba pamācība manā skatījumā. Pēdējais lēmums starptautiski bija aiziet no Afganistānas. Un tas bija smags lēmums, bet es domāju, ka tagad gan Eiropā tur īpaši par to militāru iejaukšanas pēc Bosnijas arī skatās diezgan savādāk. Tie visi miera uzturētāji, īpaši Nīderlande, tā joprojām tā ir milzīga tāda psiholoģiska trauma. Bet lai būtu leģitīmi, lai būtu ticami, lai nekad vēsturē neviens nepārmest, ka tiesāja jau tikai tie, kas, piemēram, piegādāja Ukrainai ieročus, Ukraina vinnēja, un tagad mēs Krieviju notiesām. Kam? Nevar visas valsts, 193 valsts nesēdēs par tiesnešiem tajā starptautiskajā tribunālā. Kurām valstīm tur ir jābūt obligāti, bez kurām nevar? Jūs zināt, ka tas ir pikanta detaļa, jo tiek runāts, ka, piemēram, mūsu prezidents neievēlēšanas gadījumā varētu kļūt par izvirzītu kaut kāda amatpersona no Latvijas. Bet neņemam pat šo iekšpolitiku. Normāli nevis valstis tiesa, bet tiesneša tiesa, jurista tiesa. Bet viņus nominē valsts, visdrīzāk pa vienam. Līdzīgi kā Strasbūrā, katra valsts ir aizsūtījusi vienu tiesnesi. Jā, bet
tur dzīvosim, redzēsim. Tieši par šādām tehniskām detaļām arī jārunā. Pāragri runāt. Jā, pāragri. Tas ir tīri tehniski. Galvenais ir redzēt, mana skatījuma te ir izšķiroša tieši tā suverenitātes problēma. Jo mēs joprojām dzīvojam tajā pasaulē, kur valstis ir suverēnas, tai pašā laikā tas globalizācijas līmenis un arī tehnoloģiju attīstības līmenis, arī militāro tehnoloģiju attīstības līmenis ir tāds, ka ja viena valsti pie varas notiek kāds slikts cilvēks, tad tas var ļoti būtiski ietekmēt arī citas valstis, un ne tikai kaimiņu valstis. Tāpēc no vienas puses, ka mēs visi esam par to, ka suverenitāte tas ir starptautiskas pasaules, mūsu pasaules stūrakmens. No otras puses, mēs esam tik atkarīgi viens no otra, ka vispār pilnīgi ignorēt un teikt, nav ko iejaukties, vai tā nav tava cūka vai tava drova, mēs paši izlems, tas vairs nedarbojas. Un esoša situācija ar Ukrainu tā ir ļoti labi apliecina, jo kāda viena no izšķirošām Putina kļūdām bija tas, ka viņš nedomāja, ka tik daudzas valstis patiešām iestāsies Ukrainas pusē ne tikai vārdos, ne tikai retorikas līmenī, bet arī palīdzēs. Un godīgi sakot, es nezinu, es negribu izklausīties kā radikāls cilvēks vai tā tālāk, bet es domāju, ka patiešām militāra palīdzība Ukrainai ir vajadzīga un vairāk jāpalīdz. Un jādomā arī par citiem veidiem. Mēs nevaram, laikam, nelepoties ar to, ka mēs arī salīdzinoši proporcionāli daudz palīdzam. Mēs darām šeit kaut gan es ilgus gadus biju opozīcija, un varbūt tur man kolēģi var nesaprast, bet šajā gadā mēs uzskatu, ka cepurinost, ka patiešām Latvijā Ukrainas atbalsta jautājuma darbojas izcili. Mums baigi maz laika ir, bet kā tev liekas, vai Latvijas prezidentūras laikā varētu būt tāda situācija, ka mums uz galda nostājas jautājums, ka ne tikai beidzas karš, bet ka mums jānotur atgādinājums rietumiem, ka viņš ir arī jāiztiesā. Ka būs šī mūsu atbildība, ka vai cik labi beidzās karš, un viss, un lai Krievi iet līdz savām robežām un nomierinās. Nē, es domāju, ka šāda varbūtība ir tuvu nullē vai ar mīnus zīmi, jo tas apziņas, solidaritātes un apņēmības līmenis, kādu mēs redzam pēdējo 14 mēnešu laikā, tas ir faktiski bez precedenta. Tas ir ļoti svarīgi. Un Krievija ar savu uzvedību, vismaz rietumu demokrātisku pasauli, tur ir atmodināti tādi spēki, ko nevar neapturami. Super, labi, liels paldies. Es domāju, ka mēs to ietvaru, tā problemātikā esam tikai ieskicējuši. Man savā ziņā lepnums, ka Latvijas valstī tur katram, arī jums vienam būs ar savu ekspertīzi jānāk šeit klāt un jāveicina šis process. Mēs varēsim iztaisnot muguru un pateikt, ka arī mēs kaut ko miera veicināšanai būsim izdarījuši. Tiekamies pēc nedēļas. Uz redzēšanos!